jautājumiem. Manuprāt, šodien mums ir lieliski iespēja parunāt par tām problēmām, kas ir mūsu sabiedrībā, un par tām problēmām, kuras mēs visi kopā varam risināt. Jo šodien tiek atzīmēta Starptautiskā pretkorupcijas diena, savukārt mēs esam aicinājuši un mums ir lūguši un uzrunājuši cilvēki, kas ar to nodarbojas profesionāli un kurus ir atbalstīts arī ārvalstu vēstniecību, lai veiktu tādu pētījumu par to, kā tad mēs ikdienā sabiedrībā dzīvojam, kā mēs šīs negatīvās problēmas varam mazināt. Un es esmu tiešām, man ir bijis iespēja šo grāmatu jau mazliet viņu pašķirstīt, un šī grāmata, protams, nonāks ikviena deputāta rīcībā, šī grāmata nonāks Saeimas darbinieku, protams, arī Saeimas bibliotekas rīcībā. Un šeit ir runāts par tām lietām, kā mēs varam sadarboties ar sabiedrību tādā veidā, lai gan mēs būtu saprotamāki un pieņemamāki sabiedrībai, gan arī sabiedrība piekļūtu mums un varētu nākt ar saviem padomiem. Un vēl liels prieks ir par to, ka šī grāmata ir uzrakstīta tādā vienkāršā, viegli saprotamā veidā, un, kā es teicu, vienkārši pašķirstot uzreiz jau ir ātri un ērti saprotams, par ko ir šajā grāmatā. Un katrā ziņā tas, kas iepriecēja mani, ka šeit šis pētījums ir atzīmējis arī tās pozitīvās lietas, kuras jau mēs esam ieviesuši iepriekšējā reizē, iepriekšējā saimā, ko īpaši ir atbalstījis iepriekšējais saimas priekšsēdētājs Gunārs Daudze. Katrā ziņā man ir dziļākā pārliecība, ka tikai visi kopā iesaistoties mēs varam panākt gan saprotamu politiku, gan labāku dzīvi mūsu valstī. Un šī tad, tāda rokas grāmata, tāpēc es droši vien došu vārdu grāmatas autorei. Paldies, priekšsēdētājs, godājumie deputāti. Patiešām esmu nedaudz samulsusi, jo mums neplānojām, ka 9. decembrī Starptautisko pretkorupcijas dienu rīkosim ceturtdienā, tieši tad, kad jums ir plenārsēde. Pirms vēlēšanām mēs vēlētājus mudinājām iedziļināties tajā, par ko viņi balso, būt atbildīgiem. Mēs teicām, ka sliktus deputātus ievēl labi cilvēki, kas neinteresējas par politiku. Un mudinājām to darīt. Un patiešām mēs redzējām lielu vēlētāju uzplaukumu. Cilvēki lasīja, iepazinās, svītroja, lika krustiņus. Daudz netika ievēlēti, daudz tika ievēlēti. Paldies Vaigas kundzei, un kā jūs teicu, šī grāmata ir tapusi arī ar Šveices vēstniecības atbalstu, un došu vārdu vēstniecības kundzei arī Itai. Since 2007, the Swiss government is supporting projects in Latvia related to the economic development. However, also social and political developments have a high priority in the Swiss involvement. Pastāvēt, ka tikai tas, kas attīstās, ir gatavs mācīties un mainīties. Un tieši tāpēc, ja kurš padoms, kurš nāk labi vēlēts, manuprāt, mēs esam gatavi viņu pieņemt un uzklausīt. Tāpēc vēlreiz jums paldies, un es ceru, ka mēs lietosim un tiekoties pēc kādu laiku, mēs tos rezultātus visi kopā manīsim. Paldies. Man pirmā. Ir iespēja arī saņemt no autors kā autogrāfu šajā grāmatā. Jā, labi.